Jau 7. gadu Latvijas darba devēju konfederācija kopā ar uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm īsteno Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansētu projektu par darba vidē balstītām mācībām un praksēm uzņēmumos. Viesojamies uzņēmumā House of Hair, kas no 2016. gada piedāvā skaistumkopšanas procedūras, frizieru un bārdziņu pakalpojumus. Uzņēmums aktīvi iesaistās skaistumkopšanas nozares attīstībā un pilnveidē, organizējot izglītojošus seminārus, izstrādājot mācību materiālus un piedaloties starptautiskos projektos. Laipni lūgts House of Hair. Mēs esam skaistumkopšanas salons. Esmu Kristaps Lakteris Veisalnieks un ieņemu radošā direktora amatu. Atbildu par mācībām, par šiem darbā balstītām mācībām, kas mums ļoti patīk, un izglītojam. Nodarbojamies gan ar skaistumkopšanu, ķermeņa, sejas procedūrām, masāžām, un visbeidzot, par ko es vairāk atbildu, tas ir bārdzinis, stilists un kolorists. Ja salonam ir 7 gadi, tad ar jums esam visticamāk 6 gadi, jo pirmais gads bija tas, kā mēs iegājām ritmā, un tad jau sākām sadarboties. Caur LDDK, caur līgumiem kopā varētu būt pāri 20 studentiem izgājuši, jo mēs ņemam no privātām skolām. Pusi palikusi strādāt to mūsu bārdziņa, friziera vai kolorista vai stilista, vienmēr sakot, radošā mākslinieka darbu var apgūt darba vidē balstītās mācībās. Mēs esam pa tiem gadiem jau izstrādājuši arī klienta kartes. Kā studentam, atrodoties mūsu prakses vietā, ir vienkārši jāseko instrukcijai, un tas mūs paceļ drusciņ citā līmenī. Dienas beigās es varu pārbaudīt šo kartiņu un redzēt, kā students ir izpratis tēmu, jeb kā viņš ir apkalpojis klientu. Arī šodien mums salonā strādā junior stilists Linda. Viņa ir stilists, un nu jau viņai ir pirmie asistenti. Es esmu junior meistars šajā salonā House of Hair, bet sāku gan es ar praktizēšanos pie Kristapa. Pieredze lieliska, mēs devāmies uz šoviem, kā arī Baltic Beauty esmu piedalījusies. Tas ļoti atšķirās no tā, ko tu iegūsi skolā, un tas pielietojums jau atkal salonā, darba vidē, balstītās mācības tiešām lielisks. Tagad jau man ir jādala tā sava pieredze nākamajiem studentiem, kas nāk pie mums salonā. Šobrīd es nodarbojos tieši ar koloristiku, griezumiem, apkalpoju klientus un palīdzu Kristapa asistentiem. LDDK dod šo atbalstu, lai viņi dalītos ar informāciju, lai viņi ņemtu šos studentus, lai viņiem būtu šie interesi. Atbalsts ļauj uzņēmumam vairāk tērēt naudu uz materiāliem, uz mākslu. Es teikšu, tas gandarījums, ka tam cilvēkam izdodas, viņš ir super liels. Tu tomēr esi vajadzīgs, ka tu tomēr vari dot un ka viņam ir ko ņemt. Projekta mērķis ir palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu, kuri uzņēmumos īsteno darba vidē balstītas mācības un mācību prakses. Rezultātā 85% no projektā iesaistītajiem audzēkņiem, kuri ir ieguvuši kvalifikāciju, ir nodarbināti uzņēmumos Latvijā. Pateicamies uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm par sadarbību.